Sveiki! Šodien es vēlos parunāt par ciešanām. Gan mēs reizēm savā dzīvē esam pieredzējuši kaut kādus tādus dziļus stāvokļus, no kuriem mums ir grūti tikt ārā. Un mēs savā dzīvē zinām cilvēkus, kuri piedzīvo ciešanas ikdienā, kuriem ir šī sajūta, ka dzīve ir grūta un ciešana pilna, un viņiem ir sarežģīti ieraudzīt šo tādu dzīves gaišo pusi. Un runājot par šīm ciešanām, jāsaka, ka savā ziņā tas ir tāds mūsu ieradums, kurš ir saistīts ar mūsu prātu, ar to, kā mēs domājam, kā mēs uztveram pasauli, kā mēs to piedzīvojam caur sevi. Jo realitāte ir viena, un mēs katrs šo realitāti uztveram savādāk. Caur to, kāda mēs paši esam, kas ir mūsos, kā mēs domājam, kā mēs uztveram. Tāpēc, tad, kad mazs bērniņš ienāk šajā pasaulē, viņš savā ziņā ir kā tāda balta lapa, un viņš mācās izdzīvot šajā pasaulē. Tāpēc viņš to mācās darīt caur savu ķermeni. Viņš uztver visu apkārt esošo caur savām maņām, caur to, ko viņš redz, ko viņš sasmaržo, ko viņš dzird, ko viņš sagaršo, ko viņš sajūt. Un tādā veidā smadzenes apstrādājot šo informāciju, izveido šos tādus priekšstats par pasauli, par cilvēkiem, par to, kāda veidojās šī bērniņa uztvere. Un ja šis mazais bērniņš ilgāku laiku savā dzīvē pavada kopā ar vecākiem, kuri paši varbūt dzīvo tādās ciešanās, vai dzīvo depresijā, vai viņiem ir grūti tikt galā ar kaut kādiem ikdienas emocionāliem izaicinājumiem. Tādā veidā šie mazie bērniņi, kopējot šos vecākus un uztverot šo tādu informāciju par apkārtējo vidi, pieņem to kā tādu patiesību, ka tāda ir dzīve, un viņi iemācās tikt galā ar kaut kādām problēmām, tā kā to ir darījuši viņu vecāki. Un jāsaka, lielāko daļu dzīves mēs visi dzīvojam automātiski un ļoti neapzināti. Un, lai mēs varētu transformēt šo savu dzīvi, kā mēs to pieredzām, mums ir vispirms jāsaprot sevi. Jāsaprot tas, kā mēs uztveram šo pasauli, kāda ir mūsu domāšana, kā mēs veidojam šos tādus priekšstatus, kā mēs jūtam. Un tas ir tāds darbiņš, ko mēs veicam ar sevi tādā dziļā pašziņā un pašizpētē. Tāpēc ciešanas arī savā ziņā, kā Buda ir teicis, šajā dzīvē ir ciešanas un sāpes, un tā ir patiesība. Tā ir patiesība, jo mūsu tuvinieki nomirs, mēs reiz nomirsim, pasaulē ir kari, iet bojā cilvēki, netaisnīgi, iet bojā mazi bērni, pasaulē ir ciešanas. Taču reizēm mēs šīs ciešanas ienesam līdzi visā savā dzīvē, nespējot izkļūt no šī stāvokļa un ieraudzīt arī šo kaut kādu dzīves citu pusi. Un šeit ir stāsts arī par to, kā strādā mūsu smadzenes, par mūsu ieradumiem, par to, kā mēs esam pieraduši varbūt aizbēgt no kaut kādām grūtībām, kā mēs esam pieraduši domāt, varbūt tādas pesimistiskas domas. Un savā ziņā tas ir stāsts par tādu emocionālo pieaugšanu un briedumu, kā iemācīties tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, kā iemācīties laist caur sev sāpes, kā iemācīties sāpēt un neieķerties šajās sāpēs, kā iemācīties ļauties skumjām, bet nenoslīgt skumjās, kā iemācīties ieraudzīt dzīves gaišo pusi un spēt par to priecāties. Tas ir tas, ko mēs varam mācīties. Tāpēc šis tāds darbs ar sevi nozīmē transformēt sevi, šo savu domāšanu, iepazīt šo savu uztveru, kā mēs uztveram pasauli, kā strādā mūsu prāts, mūsu smadzenes, un
To mēs varam izdarīt. Tāpēc es ar to vēlējos pateikt, ka ciešanas ir. Mēs varam iemācīties dzīvot kvalitatīvāk, laimīgāk un priecīgāk šajā dzīvē, bet tas jau nozīmē tādu iekšēju darbu ar sevi, ar savām domām, ar savām emocijām un ar savu ķermeni. Tas ir tas, ko es šodien gribēju nodot šo ziņu. Paldies, ka es ar mani priecāšos par tavu īkšķīti un pieraksties noteikti uz jaunumiem. Līdz nākamajai tikšanās reizei.